Ja Rīgā bieži vien ir problemātiski pierakstīties pie ārsta garo rindu dēļ, tad Jelgavas poliklinikā to izdarīt ir gaužām vienkārši. Braucam uz Jelgavu, jo tur ir pieejami visi medicīniskie pakalpojumi vienu vietu. Jelgavas poliklinika ir ambulatora ārstniecības iestāde. Atrodamies Zemgales sirdī, pašā centrā, un apkalpojam Jelgavas pacientus. Tāpat arī pie mums brauc gan no Rīgas, gan visa Zemgale, gan dažreiz atbrauc arī no Saldus pacienti, un pat Liepāja ir bijusi. Pie mums pieņem gan 10 ģimenes ārsti, gan daudz speciālisti, un mēs arī veicam diagnostikas. Dažādas metodas mums ir pieejamas. Pēc manām domām, jā, ģimenes ārsts ir pirmais ārsts, pie kura pacients griežās vispār. Gan tekošām problēmām, gan ar hroniskām, teiksim, kaitēm. Un tālāk jau mēs sūtam pie speciālista pēc nepieciešamības. Man kā ģimenes ārstam patīk strādāt poliklinikā, tāpēc, kad ir pieejami speciālisti, ja, teiksim, rodās kaut kādi jautājumi, ka var pieiet un uzdot un noskaidrot kaut kādas neskaidrās lietas. Tagad es dzīvoju Latvijā, strādāju Jelgavas poliklinikā. Man ļoti patīk Latvija. Man ļoti patīk Jelgava. Kā mēs salīdzinājam Ukrainas medicīnu un Latvijas medicīnu, es varu atzīmēt, ka Latvijā ir vairāk moderna aparatūra. Un mēs varam izrakstīt vairāk zāles ar atlaidi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ģimenes ārsta funkcija ir ārstēt un izmeklēt un nosūtīt tālākai ārstēšanai pie speciālista. Un mūsu Jelgavas poliklinika ir visi nepieciešami speciālisti, ir visi aparatūra, un mēs varam izdarīt visi nepieciešami izmeklējumi šeit. Gada laikā mēs pieņemam turpat 103 000 pacientu, un mūsu zvanu centrs apkalpo 190 000 zvanus. Jelgavas poliklinikas reģistru zvanu centrs pieņem pacientu zvanus ikdienu. Tātad darba dienās no 7:30 līdz 18. Vidēji dienā pieņemam ap 700 zvanu. Pagājušā nedēļa, piemēram, bija 3500 pa visu nedēļu. Plus vēl apstrādājam arī pieteikumus elektroniskos, tātad pacientiem apzvanam, pierakstam, gaidīšanas rindas arī pierakstam pie ārstiem, pie speciālistiem. Tā kā cenšamies strādāt ātri, operatīvi, apmierināt klientu un pacientu vēlmes. Un es ceru, ka mūsu pacienti ir apmierināti. Jelgavas poliklinikai, tāpat kā jebkuram mūsu medicīnas centram mūsu valstī, ir izaicinājums piesaistīt speciālistus. Tā kā esam atvērti jauniem speciālistu piesaistē. Īpaši jaunums Jelgavas poliklinikā ir slinga terapija. Mums ir jauns slings ielikts, tā kā pacienti laipni gaidīt. Tāpat arī diagnostikas nodaļā ir gan jaunais mamogrāfs, kas ir jaunākās tehnoloģijas, un tāpat arī kompjutertomogrāfs, kur par maksu var nedēļas laikā jau tikt pie izmeklējuma. Jelgavas poliklinikas rehabilitācijas nodaļā, fizioterapijas zālē, kur notiek šobrīd, piemēram, slinga terapija pacientam muguras relaksācijai. Arī tādi pakalpojumi ir kā teipošana, ir krioterapija. Mēs arī ieviešam tagad tieši ar šodienu grupas nodarbības kā maksas pakalpojumu veselai mugurai. Vakaros tiem cilvēkiem, kuri nevar pa dienu atnākt pavingrot, strādājam ar bērniem, ar pieaugušajiem, ar kardioloģiskiem pacientiem, pēc lūzumiem, pēc operācijām. Tā kā ļoti plašs klāsts pakalpojumu mūsu poliklinikai ir. Jelgavas poliklinika atrodas tikai 40 km no Rīgas, Zemgales sirdī, un visi laipni gaidīti mūsu poliklinikā.